parkveida ganības boreālā meža zonā, kuras ir arī slapjas, un tur kā pamat koku suga ir bērs. Augsne ir samērā nabadzīga, tur aug daudz kur ir sūnas un grīslas un zāli, bet, govis šeit tā kā dzīvo vai izdzīvo un pārtiek. Vēl viens tāds parkveida ganība risinājums, kur kā pamat koki ir bērzi. Izskatās pat viņi nav veci, kaut kādi 30-40 gadu veci koki. Viņi tur dažādās tādās izklaidus kaut kur sastādīti un kaut kur ir kādas biezākas grupas. Un šeit arī ganās govis. Un, tā, ļoti viss pa vienkāršo ar vienkāršiem kokiem. Un droši vien, kad ne pārāk sen izveidotas parkveida ganības vai atjaunotas. Par to, ka šī parkveida ganība, kas tagad izskatās jauni, ir ar ļoti senu vēsturi, piemēram, liecina tāds, šitas te ir tāds milzīgs lazdu krūms, kur tā ieskatās dziļāk, kā viņš ir audzis. Viss ir ļoti tāds resns un vecs, un pa vidu ir vispār tāds tā kā caurums, kuram ir apaudzis visapkārt lazdas. Visreālāk tas ir kaut kāds vairākus 100 gadus vecs lazdu krūms, kurš ir pakāpeniski audzis lielāks un lielāks. Un šeit ir, tāda viena no veco ganību pazīmēm ir šie te vecie lazdu krūmi. Un tepat tālāk ir tāds jaunāks lazdulājs, kas visreālāk kalpo kā ganāmiem lopiem, kur karstās vasaras dienās patvērties ēnā. Tas ir tieši blakus ganībām, ganību malā. Un šādi lazdu pudurīši ir tipiski parkveida ganību sastāvdaļa. Viņas ir būtībā visur, un tas ir tā vieta, kur dzīvniekiem paslēpties no saules, no vēja, tāds piesaks. Parasti tās ir kaut kādas tādas lazdu grupas, kur iekšā varbūt nav zāle, ēna. Tur ir tāds karstās dienās, lietainās dienās, vējainā laikā piemērots mikroklimats ganamiem lopiem. Viena no šo slapjo ganību tādiem izaicinājumiem ir melnauksnis. Viņš ļoti labi dzen atvases, un arī neviens lops viņu neēd. Un tad vienīgais risinājums ir šeit, ik pa laikam ir jānāk ar trimeru, un tie melnākšņi atvases ir jānogriež.